1:00 no rīta izdarīju visādas administratīvās lietiņas. Vietnams vīzu dabūju. No 30. jūnija uz 3 mēnešiem mans mājas būs Ho Chi Minh, bijusī Saigona. Un tur centīšos atrast darbiņu un padzīvošu uz vietas kādus 3 mēnešus. Šodien pārbrauciena diena atkal kārtējā. Un, ja tāds ierobežots laiks, tad gribās tos foršākos punktus tajā valstī dabūt, redzēt, noķert. Un tāpēc pārbraucieni parasti ir 5-7, daudz stundas, un tas prasa tā kā pusdienu, un tā diena tāda ne šur, ne tur īsti. Un tās pārbrauciena dienas aizņem arī diezgan lielu daļu no tām visām kopējām dienām, ko var pavadīt vienā valstī. Braukšu uz Kalau, kas ir ciematiņš, un no turienes ir diezgan populāri taisīt trekingu. 3 dienas hiking, 3 dienu pārgājiens līdz ezeram. Treks nav dārgs, kaut kādi mazliet vairāk par 40 eiro laikam ir, bet tur iekļauts ēdiens, gulēšana un gids. Ir ok, citur treki maksā daudz dārgāk. Tagad palūdzu hosteļa administrācijā ieteikt kādu indiešu ēšanas vietiņu. Aizvakar uzēdu čapati ar kariju un baigi patika. Mazliet, godīgi jāsaka, vairāk nekā mjānmiešu ēdiens, burmiešu ēdiens. Un tagad eju meklēt to vietiņu, uzēst kādu čapati vēl. Man tiešām vajag to zoom lēcu. Tikko pafilmēju cilvēku, kas taisa ēdienu uz ielas un piegāja tuvāk, lai tas tāds intīmāks tas kadrs būtu. Un viņš tā pastījās uz mani, what the fuck, bezmaz vai, ko tu dari, vecītis, taisa ēdienu, kāpēc tu man ar kameru ļoti tuvu nāc un stāvi tur. Un it īpaši, ja es parasti uzlieku vēl mikrofonu virsū, tad tas vispār izstāsta kaut kāds, super dokumentēšanas rīks un kas būs, jādara. Un citreiz atkal cilvēki paši uzprasās uz bildīt vai video, parasti uz bildīt. Kas šīs mans draugs? Viņš teica, one photo. Un es paņēmu vienu photo un video. Indiešu vietiņu, ko meklēju, nebija vaļā. Bet es atradu citu random indiešu vietiņu. Un kā vācieši teikt, lekā, vai somi teikt, maukas. Bija superīgi. 10 no 10. Cik šausmīgi, garšīgi. Taizemiešu ēdiens var iet ieskrieties Indijas ēdienu priekšā. Labi, viņš arī garšīgs, bet mans garš kārpiņas laikam dod priekšroku indiešu ēdienu. Ir arī kaut kādi 4-5% indiešu populācija. Fantastiski, tik labi paēd. Beigās vēl saldumiņu man iedeva. Un es pat atstāju tipiņu, ko šeit pat nekad negaidu. Ļoti reti cilvēki atstāju. Tāds mazie pozitīvie sīkumi, ko var baigi sapriecāties. Šodien vairāk tāds runājamais loks atkal. Nekas šausmīgi aizraujošs manā apkārtējā ārējā pasaulē nav paredzēts. Es gribēju padalīties par to, kā ir būt latvietim ceļojot. Un vienmēr ir pirmais jautājums ir nevis kā tev sauc vai cik tu vecs, bet pirmais loģiskais jautājums vienmēr ir where are you from? Tad, kad es atbildu Latvija vai saka Latvija, vietējie ļoti apjūk. Es reiz uztais tādu seju tādu. Latvija? Latvija? Es saku Latvija. Latvija. Whatever. I don't know, viņi saka uzreiz. Tā kā māja galva, bet es nezinu, vai viņiem bildi skaidri. Viens mjānvietis zināja, viņš teica, Estonia, Lithuania, up, down, Russia next. Tas bija pārsteigts, bet viņš laikam bija pasadējis kartu. Pārējiem ceļotājiem, kā ir runājot, viņi saka, where are you from? Latvija. Tātad visbiežākie ceļotāji
Piemēram, sāksim ar vāciešiem. Vāciešiem es saku Letland. Viņi saka, jā. Pusi parasti ir bijuši pat Rīgā. Nu, ne pusi, bet diezgan daudz. Daudz saka, ka, zina, protams, Baltijas valsts un tā. Jā, teiks. Piedāvāja man taksītis, bet man nevajag. Saka, Aņām. Lielbritānija tieši mazliet mazāk. Cilvēki no Lielbritānijas zina. No Nīderlandes zina. Eiropieši zina pa lielam. Jā. Amerikāņi ļoti maz. Tie, kas var redzēt, varbūt tādi inteliģentāki un, protams, vienmēr tie, kas ir mazliet vecāki arī ar pieredzītu dzīvi. Tie tā zina, apmēram, the Baltics, how are you with the Russians? Viens vecs tikko man teica, the Russians, I cannot stand them. Un kaut kā tā. Beidzās atmiņa telefonam, nācās izdzēst video daudzus. Protams, viņa datorā viss kārtībā. Ja nebūtu cietējis disks, tad gan man būtu dimbā. Labi, ka viņu atrada. Turpinot, ar kanādiešiem ļoti līdzīgi, kā amerikāņiem. Arī rētums zina. Bet jā, citreiz smieklīgi. Un tad jau vispārējā pasaule, ķīnieši, vēl cilvēks, kurus es esmu saticis. Nezinu. Tiešām nezinu. Protams, kāds, kas interesējās vairāk, kaut ko padzirdējis. Un pirmais fakts, ar ko visiem asociējās, ir skaistās meitenes. Uzreiz ir, the country with the hot chicks. Yeah. Tas ir pirmais. Meksikāņiem pļāpājos, viņi zināja, tas bija forši. Bet viņi vienīgo faktu, ko viņi zināja, bija, ka mums ir ļoti skaistas meitenes. Tad viņi teica, I wanna go there, man. Go get the chicks. Ese. Pēc tā, cik viņi daudz selfijas uzņem, es varētu teikt, ka šī ir perfektā reklāma. Un tas ir perfektais produkts. Un es nerunāju tik daudz par Mjānu, cik par Taizem. Es skatos uz tevi, Taizem. Tu selfiju zem. Bet Mjānmāra pietiek. Viņi laikam grib ar šito kampaņu dabūt, lai cilvēki vēl vairāk fokusējās uz selfijiem. Priekšējā kamera principā nav vajadzīga. Ir Mandalais ielas un dzīve to malās. Un tad ir mazās, kā teikt, sānieliņas. Un sānieliņās liekas, ka dzīve pilnīgi citādāk. Ja varētu teikt, ka tā visa tirgošanos un pārdošana notiek uz lielajām ielām, šķiet, ka sānieliņās notiek viss tā ražošana. Es redzēju, kā taisa flip-flops, jēzenītes ar tādu tā kā zamšā apmetumu un griez zolīts ārā un citu tur atkal šuva un citu pakoja viņu. Vesels kvartāls flip-flopiem. Šīs sānieliņas ir diezgan tīras un jaukas. Un varbūt mums tā arī neliekās, bet salīdzinot ar tiem skatiem, ko es redzēju vakar un kādas noteikti tur ir sānieliņas un tie apstākļi. Šī te ir paradīze, šī te ir sakopta, Nīderlanda šeit, Šveice. Tā dzīve diezgan tāda ne bohemiska, viņi smagi tur strādā, protams, bet tāda mierīga un sakopta. Un tad veci cilvēki vienkārši sēdēja krēslos, baudīja pēcpusdienu. Atrodos Mandalejas starppilsētu busu stacijā. Uz šejien atbrauc ar mototaksīti, kas ir vienkārši džeks ar skūterīti man atved. Pirmo reizi brauc ar tādu. Es esmu braucis ar divatā ar 4 somām. Es esmu braucis trijatā. Es esmu braucis ar vienu draugu un labradoru. Bet katru reizi es esmu vadījis to skūterīti. Un vienmēr bijusi tik un tā, kaut vai pārkrauts, vienmēr tāda droša sajūta. Bet tagad nebija tāda baigi drošā. Viņš drausmīgi nenesās, bet nekad nepatika sēdēt aizmugurē. Vienmēr tas mazais kontrolfriks sēž iekšā un kaut kāda nedroša sajūta. Tāpat ar lidošanu.
Es nezinu, no kurienes tas ir, kāpēc tā ir man, bet laikam ar transporta līdzekļiem gribās kaut kā pašam viņus kontrolēt un kaut kāda neusticēšanās citiem tik ļoti. Protams, lidmašīnu pašam negribētos kontrolēt īsti, bet 10 stundu brauciens ar busu stacijām jau esmu diezgan pazīstams, meklējot cieto disku. Cilvēki šeit ļoti izpalīdzīgi. Un šis mans busiņš. Un jāatzīst, ka, ja brauc ar busu kompānijām, starppilsētu busi ir ļoti ērti. Tur ir viss, tur parasti iedod ūdeni, bieži iedod arī kaut kādas bulciņas. Ir atgāžami krēsli. Es pat neesmu braucis ar VIP busu, tikai ar parastajiem, bet pat parasti ir ļoti, ļoti ērti un pat tev ļoti labi parūpējās tās kompānijas. Viņi vispār par tevi parūpējās visur, hosteļos, viesmājās, tūrēs, busos, visur par tevi ļoti parūpējās. Viņiem patīk ceļotāji. Un vēl viena labā lieta, ceļojot pa naktīm, kārtējušies naktas brauciens, tu ietaupi uz dzīvošanu. Brauc 5 no rīta. Ja viņiem brīvs uzreiz, tad es uzreiz varu iet istabā, bet maksāju tikai jau pa nākamo nakti, un es jau varu dzīvoties tur visu dienu. Viņām patīk tolītis.